Tagad tāds, nav jau tur pāris tūkstoši tā starpība, vai ne, tur tehnikām. Tu nomiglo vienu dienu, pēc otrā dienā viņam otrā, trešā diena atkal parādās. Atklāts. Kas šobrīd lauksaimniecībā kaitina vairāk? Ziniet, mēs naudu dabūjām, tā punktu sistēma nedarbojās, iedosim visiem. Un tā, ja tā domā, tad jau tā ir tāda, teiksim, loterija atkal. Tā varbūt paveikties kādreiz. Tā nevajag darīt. Mēs centīsimies tā nedarīt. Bet, redz, tā ir pieredze un no tās tu mācies tikai. Laipni aicināti kārtējā mūsu otrajā šī gada jaunajā podkāstā Audzēt un augt. Pie mums šodien ieradušies divi viesi, kuri šodien pārstāvēs zemnieku saimniecību Mazbaldonas. Un gribētos arī pieminēt to, ka tā saimniecību šobrīd pārstāvēsim no divu viedokļu aspekta, kas būtu tā kā jau pieredzējušais viedoklis, un tad arī tāpat skaitā mūsu jaunā paudze ar savām idejām un vērtībām. Tā kā lūdzu, aicināšu jūs iepazīstināt nedaudz ar sevi, kādu saimniecību pārstāvat, un tad varbūt arī nedaudz vairāk par tādām ikdienišķajām lietām, ko arī saimniecībā katrs no jums dara. Pārstāvu zemnieku saimniecību Mazbaldonas no Dobeles puses. Saimniekojam 1992. gada. Arī saimniecībai 34 gadi. Nākošais gads būs 35. Sākās viss ar to, kad atguvām mantojumu zemi un tādā veidā nodibinājām saimniecību un tā pa celmiem gājām uz augšu. Nebija viegli, jo bija paralēli darbi. Un tas bija tā kā uz entuziasmu balstīta saimniekošana. Bet tas ir ar katru gadu viss attīstījās un beigās jau bija pamatnodarbošanās. Un pa gadiem gāja kā pa viļņiem, tā kā tagad biržas cenas iet, tā arī gāja mums tā saimniekošana, bet vienmēr bija augšupēja. Un tad bija vienu brīdi grūtāk gāja, tad jau likās, priekš kam tas vajadzīgs, bet bija kredīta saistības un tu neko citu nevarēja vairāk mainīt. Bija jāsaimnieko tālāk. Tā mēs tagad esam izauguši arī pār 1000 hektāriem saimniecību un droši ejam uz priekšu. Vai arī kādi vēji pūš, bet visi pūtīs pāri un paši turamies. Tad varbūt tāds ir jautājums, Kristap, tev būtu, ja es pareizi saprotu, tad tu tā kā vairāk pārstāv to agronomisko pusi arī saimniecībai. Tad varbūt pastāst nedaudz par to, ko tad vispār audzēt un kā apmēram ar to arī operēt. Jā, man sauc Kristaps un pārstāvu zemnieku saimniecību Mazbaldonas jau principā var teikt no bērna kājas. Esmu Aināra brāļa dēls un esmu principā vairāk par agronomijas darbiem. Saimniecībā audzējam jau ziemas kviešus, ziemas rapsi, vasaras kviešus nelielā platībā un lauka pupas, tad standarta kultūra auga var teikt. Un šogad vēl lini nākuši klāt ir. Tāds, redzēsim, pie kā novadīs tas, bet tik tālu ir interesanti pagaidām ar liniem, jā. Tad jūs, principā, esat tā viena no saimniecībām, kur tā kā panesās to vilni ar to jauno, teiksim, to visu reklāmu par papildus kultūru, augstsēku, ka lina varētu būt tā labā izvēle. Varbūt arī īsumā var izstāstīt, kāpēc, kas tieši pielauza tos linus var audzēt. Man liekas, ka varbūt ne visiem līdz, bet es redzēju iespēju, kad viņa būs arī tirgu, kur pārdot. Un, teiksim, vairāki zemnieki bija dzirdējis, kad arī audzēja, un tagad būs vēl vairāk. Un tad tas bija tāds, galvenais jau ir, kur viņi var pārdot, vai ne? Un viens ir, un tas ir viens, un otrs ir, kad auga maiņā. Tas tikai būtu tikai plus. Un, redzēs, kā tas novadīs tālāk, bet pagaidām liekas, ka būs labi, jābūt labi.
Un kāda tad ir šobrīd tā sajūta jums vispār par sezonu kā tādu? Jo šobrīd skatāmies, tad sezona reāli nav vairs īsti aiz kalniem, ja? Kā šobrīd lauka izskatās, kādas tās ekspektācijas reālās par to, ko tu varētu sagaidīt? 2 nedēļas atpakaļ vēl izskatījās ziemas kvieši, tādi arī rapsis, it kā, daļēji, jo bija sausums iestājies, un nedabūja ne tikai sausums, bet bija arī augstnes temperatūra zema. Augi neattīstījās, neauga augstuma dēļ un arī mitruma dēļ. Bet, uznāca ilgi gaidītais lietas, kaut gan nolīja tikai kāda pusmēneša norma, bet, kviešiem noteikti tas pietika, jo uzreiz izmainījās krāsa, un tagad izskatās ļoti pozitīvi, bet atkal vajadzētu lietu. Jo tām 2 nedēļām nekas nav papildinājies. Tā kā, rapsis arī skatās, ka augumā nav šogad, bet viņš zied jau tūlīt būs mēnesis, tā kā varbūt, ka tur arī tās 3 toniņas dabūsim. Tas pat, es teiktu, ir pie šī gada varbūt tāds labs rādītājs, jo esmu dzirdējis arī no dažiem citiem zemniekiem, kad ne visi lauki izskatās ideālā stāvoklī, ja? Un ir pat dzirdēts jau runas, ka prognoze varētu būt pat uz to 1 tonu no hektāra jau dažam labam saimniekam. Tāda ar tekstu ir dzirdēta, jā. Jā, bet te jāskatās tas, ka varbūt, ka mums arī no kāda lauka būs 1,5 tonna, bet būs arī no kāda lauka 3 tonnas. Tas tā, vidējais jau varbūt, ka nebūs 3, bet, mēs ejam uz to, kad ceram, daram visu to, lai mēģināt dabūt. Man savā laikā viens labs klients teica, kad viņam katru gadu pajautā, kāda viņam bija tā raža, cik nobira, viņš vienmēr teica, ka par kviešiem zem 20 tonām, rapsi zem 10. Nav jau ko slēpt. Varbūt cilvēks negrib atklāties, varbūt kāds pa viņu padomās, ne tā, vai ne, ka viņš pa lielu ražu vai pa zemu stāstu, vai nesaka īstenību. Bet mēs esam reālisti, un kā ir tā, nav ko slēpt. Kā ir tā ir, jā, jo dažreiz ir tā, ka tu runā ar kādu, viens no tās saimniecības pasaka tādu ražu, parunā ar citu, tas pasaka citu, un tev liekas, kāpēc vajag tur kaut ko slēpt, kā ir, tā ir, vienam sanāca, vienam nesanāca, padalās ar to viedokļiem, kāpēc, kur kas, un tā jau, nezinu, baigi ienaidnieki jau savā starpā nevar būt. Varbūt negluži ienaidnieki, bet latviešiem izteikti ir labi, ja ir bišķīt labākā kaimiņa. Jā. Mēs, es domāju, ka skatāmies to savādāk, kad varbūt, kad jāskatās kāda viņam tehnoloģija, varbūt, ko mēs esam, ja mums ir sliktāk kā viņam, vai ne, kāpēc izdarīt kāds secinājums no tā. Bet tas, kad Latvijas tirgus ir tik maziņš globālajā pasaulē, kad tas, lai visu Latviju audzē, vai ne? Tas tikai būs valstī labi arī. Jā. Varbūt tā tīri no praktiskā redzējuma. Ir kāda no kultūrām, ko šobrīd saredzat, ka būtu tā kā uz kādu lielāku riska potenciālu saistībā ar to iespējamo ražību? Nezinu, vai tas ir rapsis, kvieši vai tās pašas pupas, vai viss tomēr liekas, ka potenciāls šobrīd ir, kā tu saki, varbūt vajag nedaudz lietu sagaidīt un viss būs labi. Vai tomēr arī ir kāds moments, kur liekas, kad raisa to stresa sajūtu pirms sezonas? Kaut ko es pateikšu, ka Kristaps arī no savas puses kaut ko redz, bet nebija jau tā kā ideāli arī rudens apstākļi, jo sejas apstākļi bija diezgan mitrs rudens, un rapsis iesētais pirmais bija labāks, pēc tam vēlāk bišķīt sētais jau uzreiz tā mitruma dēļ sliktāk sadīgi ir tādi, pareizi, varbūt no kāda lauka būs tā tonna 1,5, kur sliktāk bija rapsis sadīts, bet būs, es saku, ir labi lauki, kur uz 3 ceram, ne? To es laikam vidējais tad nebūs tās 3, kaut kur 2,5 varbūt tā rēķinam. Un kvieši jau arī ir tādi arī pilnīgi, bišķi tukšumi varbūt, kur smagāka zem bijusi, tā ka tur ir tādi pleķīši, un pat pavasarī bija neparasti tas, kur ūdens kādreiz iepriekš nestāvēja uz laukiem, zemākās vietās šogad stāvēja un ilgi stāvēja. Tā ka tur būs kaut kas, bet pagaidām nav ko daudz satraukties, jo vēl jau viss priekšā ir līdz kulšanai, tur viss kaut kas var būt arī, bet jācer.
Un nav satraukties, saka Ainārs, ko saka agronoms. Lielos vilcienos es Aināram arī piekrītu, jo vienīgais, kas tāds bija, tas sausums, kas bija tāds ilgstošāks pavasara sākumā. Kad lauki sāka, ja ceļš kviešiem, tas bija novērojams, kad sāka iekrāsoties jau gaišās krāsās, un tu jūti, kad augs vienkārši nespēja uzņemt to. Bet jau lietas kaut kāds mitrums bijis, protams, gribās, lai vēl tas lietas ir, bet lielos vilcienos, es domāju, ka tiešām vēl nav ko satraukties. Vismaz to, ko var uz lauka redzēt, kad potenciāls ir. Varbūt nav tāds kā pagājušajā gadā, bet pagājušajā gadā bija, atceramies, tā bija mitrāks pavasaris un augiem vieglāk bija, protams. Jā, jūs īstenībā arī ļoti labi ieskicējāt, varbūt negluži šobrīd vairs tik aktuāls jautājums, cik vienkārši man pašam personīgi interesētu tā atbilde, vai jums arī bija, vai jūs bijāt saimniecības sarakstā, kurus tieši ietekmēja tā novēlotā sēja saistībā ar laikapstākļiem pagājušā rudenī? Un, ja jā, tad kā tas ietekmēja, vai pamainījās sējuma struktūras izvēle, vai ir kādi lauki atkal, kas ir varbūt sliktāk attīstījušies uz tā fona vēlāk apsēti, vai tomēr visu paspējāt laicīgi sadarīt? Principā jau paspējām visu mazliet vēlāk iesākām sēju, tad bija tāds pusotra nedēļa bija tas lietus bija, ka līja, ka mēs sēja principā apstājās, bet domājām jau, ka nepaspēs visu apsēt, bet beigās viss spēks jau pielika uz to augsnes apstrādi un sēju un sanāca iesēt. Principā arī 4. oktobrī pēdējais lauks tika apsēts un tie varbūt tur mazliet tur švakrāk sadīga, bet sadīga visi, bet pavasarī varbūt Nesaceroja. Jā, cerošana bija, protams, mazliet švakrāk. Bet, principā, paspējām visu izdarīt, jā. Un saistībā ar finansēm arī neko baigi nemainījāt sējuma struktūrā, jo šogad noteikti jau esat lietas kursā arī, kad ir diezgan pamainījusies tā sējuma struktūra attiecībā uz rapsi. Šogad plānojās ievērojami mazāk rapšu no Latvijas koplatībām, un tā vietā tur bieži vien arī pupas tika sētas. Biežākais tāds attaisnojums bija neattaisnojums, bet iemesls, ka tas ir dārgs produkts, ko audzēt. Jā, ja tev pretī nav tā raža, tad tas, principā, sanāk dārgs kultūra augu izaudzēt. Bet, šo gadu mums struktūra, principā, ir plus mīnus tā pati palikusi, kas iepriekšējos gados. Un tagad uz nākošo sezonu skatīsimies, varbūt kaut kas mainīsies, bet plānots jau, doma līmenī plānots jau ir tāpatās sēt rapsi. Vēl tāds interesants jautājums ienāca prātā saistībā ar rapsi par tām ražām, ja tā aizdomājās. Vēl varu pateikt, arī atceros, kad paši saimniekojām vecstāvs arī teica savā laikā rapsi kuld 4 ar kaut ko tonnas, tas bija standarts. Šobrīd mēs skatāmies to, ja tu nokuld 2,5, 2, tas tā kā baigi labs rādītājs jau, vai ne? Varbūt jums ir kaut kāds viedoklis arī par to, kas tad ir noticis, jo, lauki jau it kā ir tie paši, tāpat tās mēs mēslojam laukus, lietojam aizsardzības līdzekļus un visu šo, bet mēs redzam, kad ir reāli pamanām tā lejupslīde tonāžu ziņā tieši. Es tos pirmos gadus, kad sāku audzēt rapšus, es jau īsti pat neatceros, bet vēl biju diezgan jauns, bet pēdējo gadu tendence, jā, principā, ja tu 3 tonnas izaudzē, tas jau skaitās labi, bet domas raisās dažādas, tāpēc, kad ir arī sēts rapsis tādā, viens no tādiem lielākajiem uzskatiem, kāpēc to ražu nevar dabūt, kad ir pārāk bieži atkārtots sējums, tas, vienā tajā pašā laukā atgriežās. Bet ir arī iesēts tādā laukā, kur, 10 gadi nav rapsis vispār bijis, vai pat vispār nav bijis tajā laukā rapsis, un tā ražība ir tāpatās, ap tām 3, kā visur pārējot, kaut vai tur biežāk ir sēts rapsis. Un tad tās domas tur, dažādas raisās, jo auga aizsardzība, varbūt ir mazliet augstākā līmenī palikusi, vai, tā kā vairāk kaut ko uzsmidzina uz tā lauka, bet, visādas domas nāk galvā, vai sēkla tāda ir, vai kūkaņu spiediens, protams, ir, tas ir arī bišķi lielāks, laikam ir palicis pa gadiem, bet, vai tas ir tas galvenais iemesls? Jā, es piemetināšu. Viens no galvenajiem iemesliem ir tas, ka mums aizliedz lietot tādus insektīdus,
kas palīdzēja apkarot tos kukaiņīšus, jo, kaitēkļus, teiksim. Un te vēl salīdzinot ar citām lietām, kā lai nepadomā, ka no sazvērestības teorijas viedokļu. Jo es kā lauksaimnieks jūtu, kad visur apakšā ir politika. Arī lauksaimniecībā, mēs nevaram ekonomiski daudz ko parēķināt, tāpēc, kad viss politiskā līmenī tiek izlemts, ko mums lietot, cik lietot, kur lietot, kad lietot, cik sēt. To lielā politika nosaka, un mēs esam tikai, varam mēģināt kaut ko uz izmaksu rēķinu, palielināt varbūt ieņēmumus, bet tie ieņēmumi nepalielinās, viņi ar gadiem tieši sarūk. Un tāpēc, kāpēc citur var, citās proteus vai ne, tās bija insektīts, Ukrainā viņu lieto šodien, vai ne? Un tur ir, kas saka, varot atvest no turienes. Ir valsts, kur lieto šito produktu, bet pie mums nedrīkst lietot. Un tas ir, es domāju, tas produktu dēļ krītās, mēs nespējam cīnīties ar šiem kaitēkļiem, par apsi runājot, vai ne? Piešiem arī kaut kas līdzīgs. Jo, tu nomiglo vienu dienu, pēc otrā dienā viņam otrā, trešā diena atkal parādās. Tev var arī liels izskaidrojums tam, kad raža krītās. Nē, īstenībā, ja mēs savalkam paralēlis, ja saka ar Ukrainas rapsi, tad es pat varētu ļoti piekrist, jo viņiem ir ne tikai raža lielāka, viņiem arī tā eļļa ir ļoti augstā līmenī, tur 46, 47, tas ir tāds standarts, Ja mēs ieraugam 45, liekas baigi labi, un ir jāskatās, kur tad var dabūt kādu piemaksu par eļļu, Jā. Pagājušajā gadā bija pirmais izņēmuma gads, ka mums bija pat eļļa 48 kaut kādā kravām aizgāja. Neticami, bet bija uzradusies tāda. Bija varbūt dabūjusi kādu īsto ķīmiju. Iespējams. Bet līdzīgi īstenībā arī mums bija ar pupām, cik gadu atpakaļ 3 vai 4 jau, kad aizliedz to aktīvo vielu. Mēs arī kā eksportētāji valsts ļoti izjutām to atšķirību, kad masveidā sāka nākt tās kostās pupas ostā. Latvija, Baltija kā tāda ir, teiksim, tā mazā valsts ar it kā maziem apjomiem, bet tāpat laikā mēs vienmēr bijām ļoti interesanti lieliem tirgumam uz lauku pupām Eģiptei. Un konkurētspējīga tāda paša Austrālija tīra daļa tā, ka mums bija ļoti laba kvalitāte. Un tad tajā gadā, ka mums tika liekts izmantot šo vielu, tad ļoti jutām to starpību arī kā tirgus mums attiecās attiecīgi jau tajā gadā un jau nākamajā. Tas uz pupām ar principā attiecās, jo mēs arī pēdējos gadus nevaram izaudzēt pilnīgi bez kaitēkļu bojājumiem. Un kādu laikapstākļi ietekmējuši, teiksim, šī gada griezumā, kā zināms, pavasaris arī mums kā parasti bija nedaudz citādāks kā ierasts. Sākot ar ziemu. Jā, tad kā vispār ir gājis līdz šim un kaut kādā pozīcijā, ja neskait to, ka saka, lietu vajag vēl bišķīt, vai viss pārējais ir labi, vai saule ir pietikusi. Vai kā jūs skatāties uz tieši to laikapstākļu aspektu saimniecībā šobrīd? Laikapstākļu ziņā jau principā jau tas sausums jau laikam tikai, labi, ir tāds, savilkušies vairāk faktori jau sākot no tā rudens, kad bija, teiksim, pārāk mitri tie apstākļi sējai, kaut kādā ziņā varēja redzēt, ka arī mazliet, sablietē to augsni dēļ tā slapjā laika, Ziema arī uznāca, zeme nebija sasalusi, bet pēc ziemas liela bojājumi baigi nebija izteikti. Šur tur bija kāds lauks, kur biezāk sniega kārta bija un kaut kāds sniega pelējums bišķiņ bija. Kaut kur bišķiņ dabajām piesēt vasaras skriešus klāt. Bet, un pa pavasari jau runājot, pa lielam jau tas sausums, Lai gan likās tik daudz sniegs ir un, kad būs mitrums, būs viss, bet tas sniegs pāris dienās pazuda viss, bet tas noteikti uz tās nesasalušās zemes rēķina, kad nekādu šķēršļu nebija un visam ūdeni bija viegli iet prom. Un temperatūras ziņā jau laikam
Bija tāds vasāks pavasaris, bet tagad jau silts ir, viss aug, var redzēt, rapsis zied, labi zied, ilgi zied. Nu, nākošais jau tāds tagad, principā jāskatās, kā pupām būs. Pupa ziedēšanas laikā. Un kā globāli vispār pēc sajūtām, ja paskatās par tiem laikapstākļiem, nav vispār tāda sajūta radusies, ka nevar īsti vairs noprognozēt, kas būs, jo ņemot vērā tās pēdējās sezonas, kad pāris nedēļas pirms sezonas, kad tiek sabojāta visa tā ekspektācija vai ar sausumu vai ar lietu, vai arī atkal uzskatīt, ka tas tā ir vienmēr bijis un nekas nav mainījies. Skaidrs, ka lauksaimniecībā to laikapstākļiem teorētiski neko nevar ietekmēt. Kas būs, tas būs apmēram, ne? Bet globālā līmenī jau tu skaties, kad arī tie laikapstākļi paliek interesanti. Teiksim, ne pat interesanti, bet smagāki lauksaimniecībai drīzāk tā. Jo arī citur tagad ir Amerikā sausums ir, jā. Bet kaut kā jau tās pašas ziemas jau vairs nav tādas patstāvīgas, kādas bija kādreiz, kā arī Ainārs jau noteikti atcerās. Man vecāki Omer Opa arī stāsta, ka tās ziemas, kā sākās ziema, tā bija normāla ziema ar kārtīgām, tagad pasaka -15, -20 un apmēram bērnus uz skolu nevar laist. Es jau pats atceros, ka -25 jau domājām skolu iet, nekāda problēma nebija. Bet tas ir tāds neparedzamais lauksaimniecībā, jo ietekmēt mēs to nevaram. Principā katrs gads ir savādāks. Pavisam savādāks. Tu nevari mācīties tā kā no iepriekšējā gadā, jo mainās, nekas neatkārtojās. Tā kā kaut kāda sistemātiska lieta būtu. Tas apmēram tie sējas termiņi, tad pēc tiem jāvadās, vai ne? Bet kulšanas tāpat citreiz tur ir 2 nedēļas starpība, kā sāk vienu gadu kult un nākošo gadu. Tā kā, nav prognozējumi vairāk tie apstākļi. Tā kā, jāvadās pēc esošās situācijas. Pēc sajūtām un esošās situācijas, jā. Un tagad jau arī tie laika prognozētāji, viņi arī viņu tās prognozes nepiepildās. Vai būs sausa vasara vai mitra vasara. Taču nevar jau ticēt pat nedēļu jau vairs uz priekšu. Citreiz jau pat dienām jau tur sola kaut ko, bet nekas tur neuznāk. Skaidrs, ka tur visādi to vidas apstākļu ietekmē, tur mainās tās kaut kas, bet lielos vilcienos jau tu vari pateikt, būs tas lietas vai nebūs, bet redz, ka nevar. Jā, un par tiem laikapstākļiem runājot, vai šogad ir bijis tāds moments, kad tiešām vai tur ir bijis sals vai pārlieku liels sniegs vai maz sniega vai kaut kas noticis tāds, ka tas tā kā pateicis, ka būtiski būs jāpamaina kaut kāda audzēšanas stratēģija šogad. Vai tomēr ņemot vērā visu to, kas ir bijis, jūs apmēram ejat pa to vienu to pašu ceļu, ieplānoto? Ko mēs vienīgais laika apstākļu dēļ no ziemas kviešu bija tas sniega pelējums, kur mēs piesējām vasaras kviešus klāt. It kā vajadzēja vai nevajadzēja, bet bija iespēja un piesējām klāt. Bet tā neko mēs neesam mainījuši. Tāpat ir vasarā kultūras, ko sējam, un ziemas. Kaut gan tagad pēdējos laikos sakarā ar to rapsi mēs pārējām vairāk kaut kādu daļu vasaras kultūras sējam vairāk pupas, lauku pupas, un tagad līnija arī, varbūt nākošais gadu būs vēl tās lauku pupas. Vēl neesmu zirņus sākuši, varbūt ir arī iespēja pamēģināt. Zirņus neaudzēt vispār pagaidām, jā? Nē. Jā, iespējams, jo kad mēs tapsim par kaut kādu audzētāju lielu valsti, ņemot vērā kaut kādos uzņēmumos veiktās investīcijas jaunās, jā. Cerams, jā, lai tik izdodās. Lai izdodās, jā. Kas to viss ir gaidījuši un arī, teikšu, pelnījuši. Ir, protams, jādomā par to pārstrādi. Jā, tas noteikti. Bet pa zirņiem tas, ka zirņu kulšana sakrīt ar kviešu kulšanas laiku, un tāpēc mēs pagaidām neesam. Lauku pupas tās ir vēlāk, pēc tam, kad visi ir jau kvieši nokulti. Tad tikai tam dēļ mēs nemēģinām vēl. Jā, tur attiecīgi jau visu infrastruktūru bez mazliet ir jāpārplāno. Jā, kaltas jaudas arī. Jā, par globāliem jautājumiem varbūt saimniecībā kā tādā
varbūt gribētu teikt lielāku uzsvaru uz kaut kādu ekonomisko izvēlu. Ir kaut kas tāds, ka, ņemot vērā atkal pēdējos gadus, mēs visi zinām, kādi tie ir bijuši lauksaimniecībai, vai ir sanācis kaut ko arī ekonomiskā ziņā pamainīt. Vai tās ir kādas iestrādes vai samazinājums ķimikālijām vai vienalga kas. Daudz neesam neko samazinājuši. Investīcijas tāpat tās veicam un cenšamies arī uzaudzēt, kā saka, tādu tauku kārtiņu. Jo ir gadi, kad labas ražas, labas cenas, tad mēs noteikti kaut ko atliekam uz nākošo gadu, vai pat vēl tā nauda tiek vai atmaksāts kāds kredīts, un tad, ja vajadzēs, tad varēs brīvi paņemt kredītu, jo kredīta sloks ir, un tad ir labāk, tad nevis tik daudz investējam, bet nomaksājam kādu kredītu labāk. Un tad, ja būs grūti laiki, tad atļausies kredīta limits, vai ne, paņemt naudu. Jo tā, darba algas tās jāmaksā, tur viņas aug ar vienu lielāks, zemes nomas arī maksājumi katru gadu kaut kur pieaug. Viens dzird, ka tur jau ir 300, tur 350, vienam vajag, ka tur māju remontēt, viņam vajag 400 jau. Tur mēs neko nevaram. Kaut gan mēs varam atteikties no kāda zemes gabala, nerentabla. Bet, lai attīstītos, katru gadu kaut kas jāinvestē, ir vienalga. Ņemot vērā ekonomisko stāvokli, kādam šobrīd lauksaimniecība funkcionē, ko jūs, kā saimniecības pārstāvi, varētu pateikt, kura būtu pirmā lieta, vai ir tā pirmā lieta, pie kuras ir jāvēršās, tā kā mēģinot ierobežot arī savu to tēriņu, kas varbūt tik ļoti neietekmē arī saimniecības darbību? Tagad domājam uz nākošo sezonu, kad pie šitām minerālmēslu cenām fosforu kālija noteikti mēs kaut kur uzliksim mazāk, jo mēs neesam līdz šim nekur samazinājuši. Tas ir plānotās devas, bet šogad izskatās, ka vajadzēja samazināt. Kur vēl pavasarī varbūt slāpekļu devas ir iespējas arī samazināt. Auga aizsardzības līdzekļus ir grūti. Runājot par auga aizsardzības līdzekļiem, kas ir interesanti arī, bet viņiem cenas principā, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, drīzāk ir kaut kas ir samazinājies nekā kāps. Ir atsevišķi, kam ir kāpuši, bet tādos lielos vilcienos vai tas pats līmenis turās. Bet minerālmēsli, tur mums arī mazliet sanāca veiksmīgi pagājuši gadu, teiksim, jau laicīgi nesaslēgt līgumus, bet iegādāties gan slāpekli, gan pamatmēslojumu, un tāpēc īsti baigi nekas nav varbūt samazināts uz šo gadu. Kaut kas kaut kur varbūt bišķiņ pamainījies, bet lielos vilcienos, jā. Kaut kur vēl jauna tehnikas iegādes ziņā tu vari piestrādāt pie vecās tehnikas vairāk ielikt, varbūt tur mazliet vairāk piedomāt remontā ielikt nekā skatīties uz jaunu, jā, jo, cenas tagad tehnikām visam augšā ir, vai ne? Dārgi, jā, sanāk kaut ko jaunu pirkt. Jā, un tehnikas remontējam paši pārsvarā, ko varam izdarīt. Un esam ieguldījuši diezgan daudz šo ziemu. Pavasarī vēl. Tieši remontos. Jā, tieši remontos, jā. Arī esam tad paņemam kādu lietotu tehniku, mazlietot varbūt tā, jo tā ir lētāk. Bet tehnika ir vajadzīga, jo sezonas laikā, ja kāds nopietnis lūzums kādai tehnikai, tad darbi pat var apstāties. Tā kā mums ir arī rezerves traktori katrai jaudas klasei. Tā kā tur jāiegulda arī. Bet rezerves daļām, servis pakalpojumu visam cenas ļoti lielas. Par tehniku runājot, piekrītat apgalvojumam, ka zemnieki varbūt kādā brīdī bija nedaudz izlaisti uz to jauno tehniku un tehnikas parka atjaunošanu. Kā mēs zinām, mums nāca ļoti lieli atbalsta fondi un visādas iespējas, tad, kā dažs labs saka, to traktoru katru gadu kā zeķi samainīja. Tad varbūt īstenībā
nav arī tik slikti, ka mēs šobrīd atgriežamies pie tā, ka ir jāizmanto tie esošie resursi, tehnikas savā parkā, nevis jādomā par jaunu iegādi. Ko jūs sakat par šādu te, apgalvojumu, kas arī vienkārši no zemnieka mutē ceļo ik pa laikam? Nu, es domāju par šitiem te fondiem, kas bija. Labi, mēs izmantojam arī, ja, bet ļoti tā sadale viņa ir bijusi tik neviennozīmīga, kad man tāda neapmierina. Es vienkārši to visu fonda naudu iedodu katram uz hektāra. To naudu labāk pieliec klāt, un pats saimnieks zinās, tā būtu vienlīdzīgāka sadale tās naudas arī. Un katrs izmantot pēc savām vajadzībām. Tagad mēs ar uz vienu fondu naudu no līdzekļiem pieteicāmies, iestājām tur rindā pēc punktu sistēmu, kā jau vienmēr. Tuvojas vēlēšanas. Ziniet, mēs naudu dabūjām, tā punktu sistēma nedarbojās, iedosim visiem. Tas bija tad, kad mēs, vienreiz tādā pašā reize bijām pieteikušies, tad mēs kaut ko dabūjām. Pēc kāda laika atkal punktu sistēma nedarbojās. Kāda nozīme tad rindot un vēl saspringt, vai ne? Tad bija tad, kad mēs neuzrakstījām, jo domājām, ka atkal uz tādīs punktos tikko esam vienu paņēmuši, jau kaut kādu projektu realizējuši, un nākošajā, tajā nedabūsim. Beigās iedod visiem. Labi, gadi bija pagājuši, bet vienalga. Tas tā. Nepalikāt bešā arī labi no vienas puses. Kaut ko jau dabonam, jā. Forši jau, kad visi dabūja tagad, principā, kas pēdējā kārtā. Tas tā. Bet vienalga, rindošana veidojās, punktu skaitīšana bija vajadzīga. Jā, un par tiem pašiem produktiem tehnoloģiju runājot, kādi ir tie būtiskākie faktori, pēc kā jūs skatāties iepirkumu, vai tā ir tāpat tehnika, vai augu aizsardzības līdzekļi, vai mikroelementi, kas ir tas būtiskākais kritērijs, pēc kā jūs vadaties, lai tātad veiktu šo iepirkumu vispār? Kas jums ir svarīgs? Ir jau tās pamatlietas, teiksim, no agronomiskā viedokļa, tu zini, kad tur būs nezāles jāierobežo un augu barošana, un tas tādas pamatlietas, ja. Bet tālāk jau principā cenšos jau skatīties, kas uz tā lauka notiek un kas ir vajadzīgs. Nav tā, ka galīgi tur tagad jau pavasara sākumā visu jau tur pasūti, kas būs vajadzīgs, bet kas ir pārbaudītas lietas un pēc nevis pēc sajūtām, bet arī uz lauku reāli skatoties, kas ir. Pēc tā jau laikam vairāk vadās. Jā, cenas jau noteikti arī ir sadarbības tie partneri, un tad jau mēs painteresējamies, kurš kā piedāvā, bet augu aizsardzības līdzekļiem ļoti jau līdzīgas cenas ir tirgotājiem. Tur tad, kas ir labāks sadarbības partneris, tad tiem varbūt izvēlās, vai ne. Pie tehnikas atkal, tur jau mēs arī principā jau skatāmies cenām. Tāpat no tehnikas zīmoliem, vai ne, mēs diezgan daudz strādājam Valtegu, Fentehniku, darbojamies, un tad parādījās viens piedāvājums no New Holland traktora. Ļoti tik izdevīgs un viss kvalitatīvs, un, kā lai saka, darboties spējīgs, kad izvēlējāmies viņu. Un tagad ir nostrādāts jau pusgads, un cepur nost tehnikai. Jā, it kā lētāka, bet veic to visu pašu. Darbu var izdarīt, vai ne, un strādāt var, un operatori arī apmierināti. Bet, tagad ir, tāds, nav jau tur pāris tūkstoši tā starpība, vai ne, tur tehnikām, un tagad jau tas sanāk, ka tev jāizvērtē, ļoti jāizvērtē. Jā, un traktoru tehnikas fondiem jau neesam iegādājušies jau kādi 16. gada laikam. Pēdējais gads bija 16. gadā, jā. Jā. Tad jau pat nebija traktori, tur jau bija agregāti. Jā. Jā, labi. Mums nav ar tā, ka mēs 5 gadus pastrādājam, un to nav bijis tāds gadījums, kad tas, ko viņi seko līdzi,
atskaites jāsniedz ik 5 gadus pēc realizācijas, vai ne? Un tad it kā var tirgot viņus. Mēs tā neesam darījuši. Paliek tie paši traktori un ja vajag kādi jauni, tad paņem klāt un tāds, lai ir atkal rezerve, lai var būt, kad vajag, tad pieslēdz to. Un brīžiem jau jūtas tā, ka agregātam vajag savu traktoru, jo sezonā atkal āķēties pāri, tas arī process ir un laiks, bet ir atkal problēma tas, ka operators pieredz pie savu traktoru vienu vai ne, un tad atkal kāds cits kāp tanī iekšā, atkal viņš savādāk skatās uz tām lietām. Ne jau visi, bet atsevišķi jau nav apmierināti. Jā, ar operatoriem jau arī šobrīd ir tā, ka nav vairs tik vienkārši atrast traktoristu, ņemot vērā kādā kosmosa kuģīti viņi sēdini, tur. Tas arī nav gluži tas vairs, ar ko tu vari tur ikdienā strīdēties. Principā tagad tāds ātrā apmācība nekur nedara. Visu laiku ir kaut kāds tajā traktorā, ka tu vari parādīt tās pamatlietas, kā ieslēgt uz priekšu pārnesumu un braukt, bet vēl jau ir kompjūters un navigācija, un ja vēl isobus mašīna strādā, tur ir ko domāt, domāt līdzi, ne? Jā, un pareizi lietot vēl. Un tur vajag jaunus cilvēkus, kas to lieto jau gados tik ātri netiec iekšā tur tenī. Jo tad jau ikdienā kaut kur telefonā jāsēž, vai ne, lai visas lietas apgūtu. Bet, pagaidām nav problēma mums. Arī jaunieši, mani dēli, ieinteresēti strādāt arī. Tur jau mums pamat auditorija ir arī zemnieku saimniecību pārstāvi, kur mūs klausās šodien, tad es atkal gribēšu uzdot jautājumu, ko jūs no savas pieredzes un prakses, ja būtu jāizvēlās tāda viena lieta, ko ieteikt darīt citiem, un viena lieta, kas ir galīgi nevajadzīga un traucē biznesam. Tāds viens, ko ieteikti, vismaz pēc savas pieredzes, vienmēr ieklausīties tajā savā pirmajā, vienmēr, kad tu pie kaut kā ķeries klāt vai strādāt, katram ir tā pirmā doma vai tā sirdsbalss, kā teikt. Principā pēc tās vadīties, jo pēc tam jau sākās kaut kādas domāšanas un vēl visādiem aspektiem tur, un kamēr tu atkal izdomā, te jau laiks kaut kāds pagājis, bet to pamatu ņemt no tās pirmās, tas ir tāds, varbūt tas nebūs tas 100% pareizākais, bet lielā mērā tas parasti sevi pierādījis labi ir, jā. Bet tāds atkal, ko nedarīt. Nedarīt biržā, ja jūti, ka laba cena, nepārdot visu ražu. Vajag sadalīt riskus. Tā kā, kaut kādu kopējo daudzumu, kamēr nav nokults, kādu trešdaļu var tirgot, vai ne? Jo mēs jau nezinām, kāda cena būs arī, kad tādā augustā, vai ne? Tagad liekas, ka tas biržas cena 220 ir laba, bet varbūt, kad būs vairāk, varbūt, vai ne? Ja tu vairāk piefiksēsi un tā cena atkal nokrīt, tad atkal tu būs zaudētais. Labāk, sadalīt riskus. Jā, man liekas, šeit ir ļoti labi pateicis sadalīt riskus. Īstenībā arī pēdējā laikā ļoti cenšamies par šo tēmu runāt ar saimniecībām, ar pārstāvjiem. Tad, kad uzdot to mūžīgo jautājumu, kas notiks, ko man darīt, tad es izvēlos teikt, ka tiešām sadalīt tos riskus. Jo, kā tu teici, arī tā trešā daļa, ko tu vari notirgot, bet tev nevienmēr ir jātirgo viņu uz citienu visi. Jo tā jau paskatās matemātiski tie saimnieki, kuri vairāk sadala šos fiksāciju periodus, viņi kopsummā nopelna bieži vien vairāk nekā tie, kuri gaida kaut kādus specifiskus brīžus, tur atkarībām vadoties pēc savas intuīcijas vai pēc tirgus apstākļiem un tā tālāk. Ja. Tā kā Kā ir no tavas pieredzes, tu jau tajā strādā un procentuāli ir daudz tādi, kuri visu tagad uzreiz vai lielākā daļa tomēr mēģina sadalīt tos riskus?
No klienta aspekta Jā. procentuāli ir 25% no Latvijas zemniekiem, kuri pārdod uzreiz vai gandrīz uzreiz. Tad pārējie ir tie, kas, un es pat nerunāju, ka vienkārši vai tu nofiksē formulu, ja. Es runāju par to, kad cik ilgi tu gaidi. Tas pat es to neskaitītu klāt tiem procentiem, ja tu, pieņemsim, notirgoji sezonā uz formulu un pagaidīji tur mēnesi. Ja, tas vēl ir labi. Jā. Bet lielākoties Latvijā mums ir ļoti izteikti, ka mēs gaidām fiksācijas pēdējos momentus. Un tad, kad tie momenti pienāk, tad mēs vienojamies jau par pagarinājumiem, gaidām vēl, rezultātā nerēķinam, cik mēs esam tiešām jau zaudējuši naudu uz to visu periodu. Un galu galā tur tā atšķirība ir ļoti liela. Es neteikšu precīzi, varbūt ciparus, bet ja salīdzinu ar mūsu Lietuvas kolēģiem, tad tā neizgūtā peļņa, ko neiegūst zemnieks, viņi ir miljonos vērtējumi tikai mūsu klientu starpā, ja salīdzinu to statistiku, kā saimnieko mūsu Lietuvas kaimiņi un kā to daram mēs paši. Ja. Tas ir daudz, jā, miljonu. Procents pilnībā apgriezts fiksācijas ziņā. Viņiem kaut 20% ir to, ko viņi atstāja uz to pārsteigumu momentu saucamo, ja, uz tām formulām. Kurā virzienā pārsteiguma moments, jo pilnīgi pareizi saki, nevar atstāt uz pēdējo brīdi. Mēs paši esam arī apdedzinājušies šajā ziņā, jo esam notaupījuši varbūt līdz pavasarim, kad pēdējā māja fiksācija un tā cena ir daudz zemāk nekā oktobrī vai novembrī vajadzēja piefiksēt. Un tā ir zaudējumi bijuši, un to arī varētu ieteikt, ka tā necensties pārlikt. Ir novembra fiksācija, pēc tam februāra, pēc tam māja kviešiem. Jā. Tur rēķina pārliec. Parasti jau iznāk kaut kā zaudēt katru pārlikšanu. Un tā nevajag darīt. Mēs centīsimies tā nedarīt. Bet, redzi, tā ir pieredze un no tās jau tu mācies tikai. Ir reti, kad pavasarī ir, pusi. Kad pavasarī tad ir māja fiksācijā labāka cena nekā kaut kur novembra fiksācijā. Bet nevajag paļauties katru gadu tā. Jā, protams, ir tie vēsturiskie fiksācija momenti, ko mēs varam pastīties, ja vienkārši pavalkam grafikus tur 11 gadu laikā. Ir kaut kādi tie apmēram periodi, piemēram, tur sezonas laikā cena būs zemē, jo pilnas noliktos, tas loģiski. Bet tāpat laikā arī vadoties pēc pēdējiem jau 3 gadiem, varbūt par 4, mēs atkal redzam, ka nav vairs īsti tā sasaista, tā kā tāda statistiska. Jo ņemot vērā arī ģeopolitiskos notikumus pasaulē, un pēdējo laiku jau gribētos teikt pat apzinātās spekulācijas arī ar kodām indikācijām biržās. Es teicu, politika. Visur ir politika. Jā, jo ļoti līdzīgi arī, ja mēs tagad paskatāmies uz pēdējo OSD izlaisto reportu. Ja. Visi bija gaidījuši, ka cena ies uz augšu, ja, bet uz tā fona, ka visi gaidīja, ka cena ies uz augšu, cena nogāja uz laiku. Bet tas ir kviesim. Tas bija konkrēti kvieši. Sajiem, nē. Jā. Un ko tas nozīmē, ieguvēji gal galā bija tie, kur tur bišķīt augstākos krēslos sēž un bija papīrus tikai. Ja. Ja mēs tirgojamies ar fizisku preci, tad vienmēr ir uzņēmumi, kas tirgojas tikai ar vērtspapīriem. Ja. Un līdz ar to šāda veida spekulācija kādam atnes lielu zaudējumu, kādam ļoti lielu, peļņu. Jā. Tas ir ļoti novērojams pēdējos gados, kad tiešām uz laika apstākļu prognozēm man šķiet, personīgi liekas, vispār nav vairs jēga iedziļināties, jo bieži vien Amerika sasola, kad ir sausums, un mēs kā tagad Amerikā taču saka, cik tur tie procenti daudz ir no sējplatības taču sausumā, un biržā, un tas vispār nekā neatspoguļojās. Bet jāskatās no kopējā graudu apjoma pasaulē, un tas arī daudz ko izsaka, ka viņa netrūkst. Jā, vēl tāda interesanta teorija esmu lasījis arī par šīm biržas cenām, ka, piemēram, ja mēs salīdzinām situāciju, kāda izveidojās Ukrainas kara laikā, kad uzsākās Ukrainā karš,
Un cik ļoti īstenībā līdzīga tā situācija bija arī tagad ar Irānas nemieriem, ja tuvajos austrumos, tad visi bija gaidījuši to cenu amplitūdu krietni augstākā līmenī. Tagad ir. Jā, bet pēc fakta tas nenotiek, tāpēc, ka arī bankas par to ir aizdomājušās un ir nodrošinājušas ar sevi ar, teiksim, kaut kādiem cenu griestiem. Jo ņemsim vērā, kad pirms tiem 4 gadiem, teiksim, jau varēja notirgot savu to rapsi arī dienās kaut kādās dažās pat 1000 eiro. Ja? Tu it kā viņu pārdevi, saņēmi naudu, bet rezultātā tas globālajiem tirgum ļoti iesita pa kabatu. Jo pēc tam bija tā, ka visi bija sapirkuši preci un pircēji viņai nebija. Jo ražotāji, dzirnavnieki, viņi pateica, ka man par tādu cenu man nav jēga vispār darbināt to dzirnavnieku. Ja? Tur pazūd visa matemātika. Un es domāju, ka šeit arī tas tirgus ir, teiksim, uzaudzējis to ādu un ir mācījies no kļūdām. Un tāpēc arī ir tas, ka it kā visi gaida to lielākas cenas amplitūdu, bet realitāte ir, ka tur ir tādi nerakstītie griezti, manuprāt, ielikt. Bet tāpat laikā arī ir ielikta grīda tai cenai, kā mēs redzam, saistībā ar tiem nemieriem. Un kā mēs varam kaut kādu biznesu rēķināt vai ne, plānot, kad vienā galā cenas krīt lejā, vai izdevuma daļā ceļās augšā. Minerāla mēs, degviela, rezervu daļas, algas, zemes nomas, vai ne? Jā, grūtākais laikam ir tas, kad... Ko tu vari pateikt arī, pa kādu cenu man apmierināt tagad pārdot? Kad man būtu kaut kāda peļņa. Nevar. Jā, man liekas, mēs arī bijām ļoti pieraduši pie tā, ka tās izmaksas aptuveni vienmēr staigāja līdz ar to peļņu. Par ko tu varēji pārdot preci, tik tev attiecīgi kaut kādā godīgā līmenī bija arī iepirkums uz tiem pašiem minerālu mēsliem, augu aizsardzības līdzekļiem, visu šito. Bet, ja mēs tagad matemātika strādāja, jā, bet ja tagad pastāst, tad, tie paši minerālu mēsli, debes augstas cenas, kvieši netik ļoti, rapsis atkal ļoti labi. Un tad tā amplitūda starp produktiem un starp to iespējamo peļņu un izdevumiem ir ļoti neskaidra. Un tāpēc arī rodas jautājums pēc kādiem kritērijiem arī tad jūs varbūt rēķinat to plūsmu un peļņu. Jā. Kā jūs reāli saimniecībā uz to skatāties, ņemot vērā to, ko mēs tikko runājām par tām lielajām starpībām, bet pēc kā tad, kas ir tas zelta likums, nerakstītais, pēc kā jāvadās? Principā jau vajadzētu tomēr rēķināt katru gadu pašizmaksu ar saražotās produkcijas. Un, katru mēnesi jāvelk līdzi naudas plūsma arī. Un tad tu redzi, lai tev ir paliek, jo mums jau, kā lauksiem, mēs izaudzējam rudenī un nauda nopelnam rudenī, un viņai jāiztiek ar to naudu līdz nākošajam rudenim. Tad mēs arī varam apmēram plānot, cik tenī mēnesī tērēt, vai arī vienā mēnesī vairāk, otrā mazāk, bet es, piemēram, tā rēķinu, kad tā naudas plūsma jāpietiek līdz nākošā gada augustam, un tad jau sākam rēķināt jaunos ieņēmumus. Tad attiecīgi pamatā tu tā kā rēķini no tā iepriekšējā gada iegūtās summas kaut kādu procentuālo. Bet viņai vienmēr jābūt ir ap pluszīmi. Tas ir tas saucamais, tā rezerve, var teikt, ka tev kurā brīdī kaut kas noiet šķībi, turpat no apgrozījuma varbūt 10, 20, 30% jābūt plusiņa. Ņemot vērā arī pēdējo gadu pieredzi un praksi, kas tad ir tas būtiskākais, kas šobrīd varbūt rada tādu neziņu tirgu? Politiskās spēlītes. Jā, tas jau Taču nezinu, kurā brīdī kāds kaut ko izdomās darīt un cietīsim jau mēs. Mēs jau tur ietekmēt pa lielu neko nevaram. Tas ir tāds, man liekas, globāli valkot, jā. Mēs pat intuīcija te nekas nenostrādās, vai ne? Jo slāpekļa cena tā druskāpus augšā, parasti mēs jau
pirms rudens sezonā, pat teikt, augusts varbūt, vai jūlijas, augusts, septembris, kad slāpekļi jau piefiksējam cenu nākošajam gadam. Ko šogad piefiksēt? Tagad, neko nevar Nevar piefiksēt, vai ne? Un solīja, kad to nodokli, kas tam slāpeklim, ko Eiropa no trešajām valstīm. Seps, jā. Jā, teica, ka varbūt atcelts pagaidām, kamēr tādas cenas. Bet, kas ir interesanti, Achem arī Lietuvā ražo to slāpekli, ne? Viņi jau tirgo par tādu pašu cenu, kā no trešajām valstīm atnākt. Viņam to nodokļu daļu jau nevajadzēja pielietot. Tur vajadzēja... Tas bija tas, no kā arī lielākā daļa tirgotāji baidījās, ka ražotāji to izmantos kā rīku, lai paaugstinātu cenu. Jā. Nevis, lai jo pamatā es to domu saprotu, mēs ierobežojam trešo valstu tirgu, vairāk tā kā atbalstam to savējo iekšējo ražošanu, bet diemžēl praksē tas... Cenas ir pievilktas klāt. Jā. Tagad atkal, kāpēc tiek noslēgts Mercosur tas līgums ar Dienvidamerikas valstīm? Ko tas nozīmē? Tas lai būtu lēta izēviela atkal nāk iekšā. Jā. Nozīmē, kur mēs aizsargājam savu tirgu. Jā, tieši tā. Tur kaut kur mēs aizsargājam, bet tur konkurenti nedīs iekšā savu produkciju. Tur nav nekāda aizsardzība. Jā, protams, vēl līdz galam tur nav skaidrs, bet ja tas tiek līdz galam ieviests, tad mēs ļoti, es domāju, ka jutīsim. Ļoti, automātiski visu, ko tirgo šobrīd, tirgos lētāk. Jā. Jo nāks lētāk prēc iekšā. Tas tā, diemžēl, ir, jā. Kopumā, kas vairāk ietekmē gala rezultātu, veiksmīgi raža vai tomēr tas lēmums pareizi pārdot? Abi divi, noteikti. Nav viens atsevišķi, tie jāsaista kopā. Bet, pareizi pārdot jau gandrīz stāv augstāk bišķīt, pareizā brīdī. Bet es īstenībā biju patīkami pārsteigts arī, kad Kristaps jau sākotnēji teica, kad tā pirmā ideja ir, kur pārdot. Arī kontekstā par liniem runājot. Jā. Kad, manuprāt, tā ir ļoti pareiza pieeja, jo mēs visi varam kaut ko izaudzēt, kurš no labāk, kurš sliktāk, jā, bet tā ļoti grūta sadaļa vienmēr ir realizēt to produkciju. Un es arī ļoti ceru, ka jums izdosies ar jaunu ieviesto kultūru. Bet pamat tā doma, jā, ir prieks dzirdēt, kad ir saimniecības, kuras skatās no tā otra punkta, jā. Nevis izaudzēju un pēc tam domāju, kam, pat cik. Tā, ja tā domā, tad jau tā ir tāda, teiksim, loterija atkal. Tev varbūt paveikties kādreiz, bet, lielākā mērā es domāju, ka tas jau ir pa kādu cenu tu pārdos, ne tajā pēdējā brīdī, vai kad meklēsi, kur pārdot. Bet, tā jau skaidrs. Pārdot vienmēr var. Tikai kāda cena, jā. Tāds konkrēts jautājums atklāts. Kas šobrīd lauksaimniecībā kaitina visvairāk? Es jau pateicu. Politika. Jā. Un vēlreiz atkārtošos, ka šī politika liek domāt, ka darbojās sazvērstības teorijas. Jo kāpēc jālikvidē tādi produkti, kas mums nes zaudējumus varbūt? Kam dēļ nav vajadzīga tā produkcija vai kas? Un tas jau ne tikai laukopībā, tas jau arī viss, es saku to pašu platībā, vai ne? Kā tās visas direktīvas kādas nāk. Tur nevar audzēt pie grāvi, tur visādi sainoviskie elementi, tad tur visādas ekoshēmas, sarežģīja. Visu laiku mums liek gandrīz vai vēl vienu darbinieku uzturēt, lai tiktu galā visiem regulējumiem. Un tad vēl jau likumdošana, kas ir no valsts, nāk no mums arī, ka tur jāiet līdzi, mainās likumi katru gadu, vai ne, un par to pa platībām vispār jau nerunāsim. Visādas sistēmas, schēmas, vai ne? Ko tas ražošana veicina? Tas jau neveicina ražošanu. Ja vajag, ļaujiet ražot, un mēs strādāsim. Tas veicina uzraudzību. Uzraudzību, visu kontrolēt, jā.
un sodīt. Jā, tu neesi izpildījis sots. Nē, šo es bieži vien esmu dzirdējis jau arī no tādām lielākām un arī vidē izmēra saimniecībām, kad jau ne pat vairs tā ir ideja, bet ka tiešām jau meklē cilvēku, kurš būtu tā kā tas sistēma pārvaldnieks, teiksim tā. Jā, Sakot līdzi arī visām likumdošanas izmaiņām, kā tu saki, un jaunu ieviestajām sistēmām un uzraudzībām, noteikumiem. Tas mums ļoti eiropiski, laikam, jāsaka, aktualizējās. Tas ir birokrātiski. Jā, Eiropa birokrātiski. Bet es kādreiz gadus atpakaļ pats rakstīju projekts lauka atbalsta dienestam. Pildīju platību maksājumu iesniegumu. Tagad, lai to izdarītu, tur vēl jāizlasa visas instrukcijas, un to es nevaru izdarīt 1-2 dienās, tur nedēļu 2 paietu. Paskatieties, kāds tas platība iesniegums tagad ir. Tās lapas, tie noteikumi. Kādreiz bija viena lapa un aizpildi, saliec ķeksīšas un viss. Kamdēļ visu sarežģīt? Ierēģiem darboja laikam, lai tikai sarežģītu. Tāpat kā elektrības cenas. Kādreiz viena cena un viss tu maksā par to kilovatu. Tagad ir tur tāda amperāža, tur tāda atļautās, pieslēgtās strāva, pats nevar sarēķināt. Algu, lai tu saņemtu un kādus nodokļus samaksāt, tur pats nevar sarēķināt jau. Tev grāmatvedi tur izrēķina, tu tur nesaproti. Kāpēc, kā tā veidojās tā alga? Visur tikai birokrātija zeļ un plaukst. Es laikam pareizi pajautāju, kas kaitina. Es balsī jūtu, kad tu godīgi arī pateici, kas tev kaitina. Jā. Tā kā, jā, varbūt Kristum ir arī ko piebilst. Es piekrītu Aināram. Tas. Es vēl daudz ko varētu pateikt arī. Jauno zemnieku atbalsts. Tagad ir kaut kur parādās. Pat to vajadzēja gadi 20. Pat vēl iepriekš jau atbalstīt, lai lauki neiztukšojās, lai jaunā paudze paliek laukos un strādā. Kaut vai viens otrs teica, tur ir maza saimniecība, viņa jau tur neko nenopelnīs un tādam jaunam zemniekam vispār no nulles kaut kā iesākt nekas nebūs. Bet, valsts, lai palīdz, lai uztur to lauku dzīves vidi, un tad tur strādās, un tas jau nav tikai zemnieks. Tā ir visa no lauku sistēma, iedzīvotājs, skola, kultūra, sports. Laukos nav vairāk, nav jauniešu, skolas likvidē. Kādreiz Dobeles rajonā mēs spēlējām futbolu. Futbola čempionāts bija. 11 pagastu komandas spēlēja. Nav vispārībā tagad tādas nodarbības. Kaut kādi mazie turnīriņi vai pagastu svētki. Kaut kādi, jā, tas pagastu svētos ļoti vienreiz kaut minimāli. kas paskrien bišķīt, jā. Nav, lauki tukši ir. Darbiniekus arī grūti dabūt laukos ir. Tā kā tas viss, tāda sistēma izveidota, kad lauki nav vajadzīgi. Un vēl iztukšos laukus. Saules paneļu parki, šitie te vēja ģeneratoru parki. Cilvēki nedzīvos pie viņiem blakus. Tādas pārdomas. Bet, vienalga. Paturpinot arī nedaudz pozitīvo aspektu, atgādināšu, ka mums šodien ir tāda ekskluzīva iespēja parunāties ar kā 2 paudžu viedokļu pārstāvjiem. Attiecīgi ar tevi, Aināru, un ar tevi, Kristap. Un tad esmu sautīgos nolūkos sagatavojis arī nelielu tādu jautājumu sadaļu tieši par to, kā tad šīs paudžu maiņa un savstarpējā tā komunikācija noris arī jūsu starpā. Es labprāt uzdotu jums pāris jautājumus kopā, un tad pāris atsevišķi skatīsimies, kā mums tas sanāks. Tad, pirmais jautājums, kas tā kā būtu interesēti no abiem jums viedokli, kā tad atšķirās jaunākās un pieredzējušākās paudzes pieeja lēmumu pieņemšanā?
No savas puses varu pateikt, kad varbūt es kā jaunā paudze, varbūt ir mazliet impulsīvi kādi lēmumi. Un no Aināra un no tā puses es jūtu, kad tomēr pieredze mazliet, teiksim, nav tik impulsīvi un mazliet pārdomātāk ir tie lēmumi, bet nu jau es mācos arī no viņiem un jūtot to, kad nevar tā impulsīvi visur vai ne visam pieiet, tad kad tomēr mazliet kaut kur jāpiedomā ir, jāpārdomā. Tas tā no manas puses. Pārsvarā visus jautājumus cenšamies izrunāt un noskaidrot tik pie kopsaucēja. Es domāju, ka lielas domstarpības vispār jautājumos nav tā, ka kāds sista kulaku uz galdu teikt, nē, daram šitā. Jo kaut kā saprotam viens otru un daram tā, kā uzskatām beigās vienojamies, kā pareizāk ir. Es arī daudz necenšos pārliecināt, ka noteikti tā ir pareizāk, vai ne? Kad es uzskatu, ka lai kas, bet tas lēmums un virziens ir pareizāk. Bet katrs jau mēs uz lietām skatāmies ar savām acīm, redzam un pie kopsaucēja jānonāk ir. Tad vairāk vai mazāk tā kā ņemat tos abus viedokļus maksimāli kopā un to labāko velkat ārā. Jā. Jo divi tā ir vieglāk principā. Jo, kad viens iedomājas, kā Kristaps teica, ka tev tā pirmā doma, sirds doma ir, un pēc tam tu sāc viņu apdomāt no visām pusēm, un tad tu jau vairāk nezini, kā pareizāk ir un kurai ticēt tai domai. Aprunājies ar otru un tad labi, daram tā. Vienkāršāk bišķiet. Palīdz atrisināt. Kas varbūt tev patīkami pārsteidz, teiksim, pavērojot, kā strādā arī Kristaps un ne tikai jūsu saimniecībām, bet varbūt arī zinot kādus kaimiņu saimniecības, kur arī ir šī novērojama paudžu maiņa. Kas būtu tas, kas tev nāk prātā, kas ir tāds pozitīvais no jaunās paudzes? Ko jaunie, teiksim, dara labāk varbūt? Nē, man patīk, kad lauki ir tādus, kādi bijuši iepriekš arī, es uzskatu labi izskatās un tehnoloģijā kaut ko jau pamaina, kaut ko, lai tik attīstās un izmēģina visu, kas ir prātā un ko grib darīt. Arī tas, ka Kristaps jau visu laiku kopā bijis saimniecībā. No bērna kājas, viņš pazīst jau viņu. Un tas, ka izmācījies, citas zināšanas viņam ir vai ne, tas ir arī daudz, liels pluss tas ir vai ne. Es jau neesmu pēc pamata izglītības lauksaimnieks, es jau tikai visā praksi, kas ir, ko es iegūvis. Un tas, ka arī tehniskās lietas pārzina jaunatne un Kristaps arī. Tas tikai to darbu palīdz vieglāk veikt. Kristap, līdzīgs jautājums tev, ko tu vairāk novērtē no senču pieredzes? Visvairāk es novērtēju to, kad novērtē mani un ļauj arī rīkoties, teiksim, kaut kādā līmenī. Protams, ir, nav tā, ka 100% tagad es tā, bet, kā aprunājās un ņem vērā to viedokli un ļauj pamēģināt, tas man, principā ir tas, kas arī, uzreiz vieglāk ir strādāt, teiksim, jā. Bet tas tā laikam galvenais. Kuras vairāk rodas tie atšķirīgie viedokļi, ja tādi ir? Jāpadomā. Jā, es varbūt. Laikam nav. Nav tik traki. Redzi, ja ir kaut kas atšķirīgs, tad tāpat katrs, viens savas domas, savas domas saliek kopā, un tad tas kaut kā tā sinerģija strādā tā, kad gandrīz jau esam pieraduši tā, kad nav, nevis nav, bet kad izdomā kopā, kad visi kopā un
tad arī tad vai nu viens otru apstiprina domas, un tad tā vieglāk to kopsaucēju dabūt. Un arī tas neveido nekādas stresa situācijas, ka tu viens sāk pastāvēt par savu un otrs par savu, vai ne? Tā nedrīkst būt, jo katrs domā par savām, vai ne? Un lai vienādi to, nebūs tā vienādi, bet sarunājoties, izrunājoties, tad nonākam pie kopsaucēja. Kaut gan nav arī tik krasi tās atšķirības. Es tā visu pārspīlēju. Jā. Un tad kopumā, ja tev jautātu, vai jauniem cilvēkiem nozarē, skatoties, kā viņi darbojās arī, tāpat skaitā jūsu saimniecībā, tu redz spilgtu nākotni? Jā, noteikti. Tikai tā jādomā arī. Tas ir neskaitot to, ka atkal visur politika ir pasaulē valdošā, arī pie mums, vai ne? Bet tā, atmetot to, tad tikai uz priekšu un jāstrādā ir, jā. Jā, un svarīgi jau ir arī, lai ir tie, kas grib arī strādāt tajā lauksaimniecības nozarē, jo es zinu arī daudz zemnieku saimniecībās, kur bērni un mazbērni ir, kas vispār iet no tās lauksaimniecības. Un arī, kas, teiksim, nav tajā iekšā jau uzņēmumā, bet no malas kāda cilvēka, kas gribētu strādāt tur tā, nāk tieši jaunie. Jo skolās, kad tu paklausies parunā kādiem, nav tā, ka kāds tur tagad, es iešu tagad lauksaimniecībā tur, tas tā. Pārsvarā uz tām lauksaimniecības skolām arī iet jau tie jaunieši, kas ir saistīti ar laukiem. Ir jau arī dzirdēts, kad viens otrs arī no pilsētas aiziet, bet tāda reti ir. Jā, pēc savas pieredzes arī var pateikt, ka arī tie, kas tur no pilsētas nāca, lielākoties nāca tāpēc, ka likās būs vienkārši. Kristaps noteikti var apstiprināt jau, kad pirmajā kursā jau ļoti labi sapratām, cik vienkārši tad ir arī kaut kādu agroķīmiju un augstnes zinātnes studēt. Pirmajā kursā jau 10-15% jau, pirmajā semestrī jau principā jau, un pēc pirmā gada jau, tur tā bija, likās daudz bija tādi, kas vispār nav saistīti ar lauksaimniecību un nāk mācīties, bet saprata to ātri, ka nav tāds rožadārs, kā teikt, vai ne? Jā, labi, es šodien laikam teikšu jums paldies par sarunu. Paldies, ka padalījāties ar pieredzi. Paldies, ka atradāt laiku pie mums ierasties. Un paldies skatītājiem, ka skatāties mūsu raidījumu, mūsu podcastu. Un tiekamies ne agrāk kā nākamreiz. Paldies, ka uzveicināji. Jā. Paldies, lai veicās!